Nu ko, garāžā nonākusi Javiņa. Java 638. Manā īpašumā ir 2008. gadā. Bet aktīvi neesmu neko darījis ar viņu vairākus gadus, vairāk kā 10 gadus. Pēdējais 15. gadā kaut ko ar viņu braucu un darbojos. Un tagad beidzot ir laiks, iespējas un plānoju visu atjaunot. Jo, viņa ir labā stāvoklī, es teiktu, bet skaidrs, ka līdz ideāliem tālu. Ir šāds spārns priekšējais, un viss pārējais ir pāris lietas vizuālas un arī tehniskas lietas, kas jāpiedara. Tāpēc šis video būs vairāk kā sākums lielam procesam, visam kopējam. Un tev redzēs, kas no tā viss iznāks. Domāju, ka būs ļoti skaists rezultāts. Tā viņš pagaidām izskatās. Motors atrodas šeit. Principā būs jāpārlasa. Pagaidām nevaru saprast, vai es to pats darīšu vai pasūtīšu pie kāda cilvēka. Gribētos tomēr pie kāda cilvēka, jo viņš labāk saprot to visu pasākumu. Viss pārējais korpus, viss ir noņemts. Rāmi visdrīzākais vajadzēs nokrāsot virspusē, lai viss skaisti. Un tagad, kas ir paliek noņemt nost priekšā dakšu. Dakša tek, jāskatās, kas tur ir, un man liekas, ka kaut kad bija problēmas arī ar šo skrūvi, kas nevarēja viņu pieskrūvēt. Updates padarītā. Un šeit ir pilnībā attīrīts rāmis. Cik pilnībā? Daudz maz attīrīt no vecās krāsas, tiks cik varēja. Rītdien mēģināsim rītdien braukt uz metināšanu. Pāris lietas jāietisēja pilnāt. Piemēram, izrādās, ka šajā vietā ir kaut kāds tāds nepārāk skaista lietiņa. Plīsums tāds kā, vēl pāris niansītes kaut kādas šeit vajag piemetināt. Viens amortizators ir gatavs, pilnībā pārlasīts. Atsperes ieliktas jaunas. Vecās atsperes bija šādā stāvoklī. Un tie vecie plasmasiņas arī tādas galīgi nekā saskrāpētas galīgi. Tā kā šis ir jauns, šo var likt augšā. Beidzot, motoriņš ir gatavs. Un te pāris niansītes. Un mocītes jau gatavs būs.
pirmie litri iet atpakaļ. Tik sen nebija viņš baudījis jaunu benzīnu. Laimīgais īpašnieks. Šitādam tā aparātam. Tagad. Varbūt. Jā, būs. Būs. Viss skaidrs. Viņš aizgājās par daudz ko. Jā. Tagad var jūs sāniņu viņu nogāzt drusku uz sevi, lai viņš neaizgāst. Atdzīvojā. Nu kaut ko vēl minimāli vajadzēs, jā? Bet skan kā java īsta, ne? Nu šeit mēs redzam gala rezultātu. Mocis pilnībā atjaunots. Es pat teiktu, ka restaurēts. Motors pilnībā pārlasīts. Gan drīzāk kā jauns, es teiktu, nevis kā jauns, bet pat labāks nekā jauns. Mocis pilnībā visas detaļas pārkrāsotas. Sarkanās detaļas profesionāli. Pie krāsotāja melnās detaļas rāmis viss pārējais pats pārkrāsoja. Izpūtēji jauni, kromēti. Tā tas rezultāts izskatās. Daudz detaļas diezgan jaunas. Būs jāspilna ārā, kā izskatās. Šeit garāžā nevar līdz galam novērtēt, kādā stāvoklī motocikls ir. Noteikti viņš ir. Es teiktu, ka viņš ir labākā nekā no rūpnīcas, kad iznāk ārā.